Sveiki! Kā jau jebkuram cilvēkam, arī man ir daži hobiji. Un paralēli tam, kad es esmu dziednieks, masieris un mākslinieks, mans hobijs ir staigāt pa šīm tiesām. Šīs tiesas varbūt nav tas dārgākais process, ja mēs runātu materiālā ziņā no vienas puses, bet viņš sadārdzina šo procesu tieši uz savu laiku ietilpību. Tādēļ, kad praktiski tās dienas, kad ir paredzēts tiesas sēdes, viņas ir jārēķina, kad tā diena tev var būt pilnībā mainīties praktiski dažu stundu laikā. Un tā tas ir mūsu tieslietu sistēmā. Ja dienas kārtībā ir ieliks kaut kas, tad tikai tas tiek izskatīts, un kas varētu būt nākošais, tas netiek skatīts. Gan jau, ka tam noteikti ir kaut kāda sistēma. Es labprāt tos kādreiz dzīvē saprastu, teiksim, kāpēc tieši tā un kāpēc nevirz uz priekšu vairāk. Bet šoreiz ir zināms skaidri, kāpēc ir atliktas tiesas sēdes tieši Bunkus lietā. Jo šī tiesas sēde, kas saistīta ar Mārtiņa Bunkus slepkavību, un vēl viena tiesas sēde, kur ir aizsardzības ministrija cīnās ar vienu privātu uzņēmēju par celtniecības darbiem, tie ir šobrīd manā redzeslokā. Un principā ar tiem pilnīgi pietiek, jo ir arī jādzīvo un ir arī jāstrādā, lai nopelnītu to savu iztiku. Un tomēr, kas ir interesanti, kad pēc tā, kad ir Aleksandram Babenko notikusi apendicīta operācija, ir pagājušas 2 nedēļas, gandrīz 2 nedēļas būs pagājušas, kopš nav neviena tiesas sēde. Šo sašutumu arī pauž, protams, Kristaps Bunkus savā X kontā, sakot to, ka it kā apsūdzētie vada visus procesus, bet tā ir absolūta sabiedrības dezinformācija, mīļie draugi. Jo tiesas procesu vada tiesnese, un apsūdzību uztur prokurors, šī gadījumā Aldis Lasmanis. Un aizstāvās tātad Mihails Uļmans, Aleksandrs Babenko un Viktors Krivušejs. Tie ir apsūdzētie, un viņus pārstāv vairāk advokātu. Parasti ir 4 vai 5 kabali, kas viņi tur ir. Bet paštiesas procesu vada Sigita Dulniece. Tātad, ja viņš savā X kontā cilvēkiem saka, ka viņi vada tiesas procesu, tad tā ir absolūta dezinformācija. Tieši tāpatās, kā ir saskatāms absolūts interešu konflikts laikrakstā, ir, kad bija intervija saistībā ar šo tiesas procesu, jo arī tur interešu konflikts rodās starp Aldu Lasmani un Romanu Jašinu, kuri sniedz savus viedokļus šajā rakstā, un arī jūs redzēsiet šī video beigās par to, kas ir saistīts ar komentāriem. Šī lieta ir pilnīgi noteikti ļoti sarežģīta, un to, kā cilvēks no malas es arī redzu. Un 2,5 mēnešus kopš es tur eju un skatos un pētu līdzi un plānoju savu dzīvi, lai izglītotos šajā jautājumā, un vienlaiks arī tu redzi, kas tur notiek, var pilnīgi noteikti teikt, šajā rakstā ir diezgan liela dezinformācija. Nestoties to, kad laikrakstā reportieri ir bijusi iepriekš šajā tiesas procesā, un tas ir bijis jau ļoti, ļoti daudz mēnešus atpakaļ, vēl stipri pirms es sāku iet uz šīm tiesas sēdēm, pēc tā, kā izlasīju Lato Lapas grāmatu. Bet es arī nevaru noliegt faktu par to, kad arī Lato Lapsu tiek šobrīd ķengā cilvēku par to, kad redz, viņš it kā nostājās apsūdzēto pusē, bet tā nav taisnība. Tas, kā es redzu Lato Lapas grāmatas, ka tā ir vienkārši informācija, kuru varētu arī lasīt kā kriminālu romānu. Tā ir grāmata, viņš ir žurnālists, un tas ir normāli, viņš raksta balstoties uz pēc iespējams uz tuvākiem faktiem. Tas, kā viņš viņus iegūst, tos man nav zināms, bet tas, ka grāmatā ļoti daudz līdzības, ļoti precīzas līdzības ar to, kas notiek šajā tiesas procesā, tas ir vienkārši fakts. Vai to var, un tad jāskatās, jāsāk domāt par citu aspektu, kurš tad patiesībā dezinformē sabiedrību. Vai tas ir laikraksts vai tas ir Lato Laps. Un tas jautājums paliek ļoti, ļoti interesants. Tāpēc, mīļie draugi, pirms jūs lasat kādu no rakstiem un apgalvojat, ka tā ir patiesība, varbūt ir vērts aiziet paskatīties uz šīm tiesas sēdēm, kā tad patiesībā tas notiek. Es neesmu, piemēram, tādā eksperts, bet es tur esmu gan daudz paklausījies, un es varu pilnīgi noteikti pateikt. Tā ir dezinformācija. Un kāpēc? Tāpēc, ka savā ziņā katrs klausītājs, ne tikai es, arī tie cilvēki, kas tur nāk klausīties vēl bez manis un arī citu žurnālisti, ir savā ziņā liecinieki visam šim procesam un visai šai nejēgai, kas tur notiek.
Gan arī tam, kas tur ir jēdzīgs un korekts, gan arī tam, kas tur ir neiedzīgs un nekorekts. Līdz ar ko vajag paskatīties līdzi. Neticiet visam, ko raksta, bet pārbaudiet ar savām acīm. Pārbaudiet ar savām ausīm, pārbaudiet ar savu prātu. Nu, ja viss sakrīt, tad viss ir kārtībā. Tad nevienam nav ko pārmest. Bet realitātē, ja es paņemu, piemēram, kā piemēru to, ka šobrīd es pārstāvu sabiedrību kā žurnālists, tad mans pienākums ir painformēt jūs, ka šis raksts ir dezinformējošs, apdraudējošs cilvēkiem, kuri runā par šo lietu un par tieslietu kā tādu. Tās ir slēptie draudi, kas ir redzami šajā rakstā, kā arī vienlaiks tur ir interešu konflikts, tāpēc, ka Romāns Jašins šajā lietā bija ne tikai izmeklētājs, bet arī liecinieks, sniedzot liecības. Un Aldis Lasmans, kurš sniedz savus spriedumus, viņi nedrīkst tā darīt, tāpēc, ka šie cilvēki ir tikai apsūdzēti un viņi vēl nav notiesāti. Tās ir diezgan liels dezinformācijas. Un to, kā šis raksts veidosies vai neveidosies, būs ļoti atkarīgs no tā, kā aizstāvības sev aizstāvēs. Un visiem cilvēkiem, tāpatās kā apsūdzības turētājiem, tā arī tiem, kuri aizstāvās, ir visas tiesības cīnīties par to, kas ir pareizi. Un to, kas būs taisnīgs vai nebūs taisnīgs, to rādīs tikai laiks, un to lems pati tiesa atbilstoši tam, kā tas būs pēc savas būtības. Nu, lūk, mīļie draugi. Un priekšā mums, es domāju, ir gaidām vēl ļoti interesanti laiki, jo, cik es saprotu, tad tiesas sēdes ir ieplānots jau stipri uz priekšu, kā es biju iepriekš publicējis, kas ir publiski pieejama informācija. Tad es domāju, ka būs diezgan vēl interesants pārmaiņas. Un es nezinu, kurš būs vainīgs un kurš būs attaisnots un kurš būs notiesāts. Man nav ne mazākās nojausmas, bet teiksim tā, lai taisnība uzvar. Bet ja Kristofs Bunkus uztraucas par to, kā apsūdzētie vada visu procesu, tad, mīļie draugi, atcerieties, šī informācija ir dezinformējoša, viņa nav patiesa uz to brīdi. Tiesu vada tiesnesis un neviens cits. Un šobrīd tiesnesis ir atlicis dažas tiesas sēdes tikai tāpēc, ka cilvēkam ir jābūt ar veselu saprātu un normālā fiziskā formā, lai viņš varētu piedalīties tiesas sēdēs, tā kā tas pienākās visiem cilvēkiem. Vienlīdzīga tiesa. Un tur mēs varētu pateikt Sigitai Dolniecei lielu paldies, ka viņi izturās cilvēcīgi arī pret tiem cilvēkiem, kuri ir apsūdzēti. Tas, manuprāt, ir fantastiski. Tā kā sekosim līdzi, un es noteikti ar lielāko prieku padalīšos to, ko es esmu pieredzējis. Visu gaišu!